Bez kompromizācijām. Mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmu. Mums ir jautājums e-pastā. Viņš skan šādi. Man ir mazs loceklis. Mana meitene to vēl nezina, bet es nesmējos. Bet mana meitene to vēl nezina un jūtu, ka tūlīt jau pienāks tas brīdis. Kā steidzami pagarināt? Variet pateikt kaut vai uz neilgu laiku. Tātad, jā. Tev mēģinās palīdzēt, jā, saprot? Mēs palīdzam cilvēkiem. Cilvēki, kuriem mēs palīdzam, ceļās augšā no pelniem. Pirmkārt, jā. Es negribu būt rupšs, jā, bet izskatās, ka to rakstīja totāls idiots. Bet, wow! Bez kompromizācijām. Piedod, jā. Vienkārši skaties, jā. Atkarībā, kas ir mazs, jā. Tieši tā. Jā, tevī. Saprot, kā tu zini, ka tev ir mazs? Jā. Kā tu zini, ka tavai meitenei patīk gari? Jā, tu pieklāt, jā, un tu pārprasi viņai, tev liek, šis ir mazs? Ja viņš saka, jēziņ. Pagaidi, tev vajag tāda stratēģija, lai viņi nesaprot, ka viņš par to domā. Jā. Un pieņemsim, teiksim, tu dzer kaut kādā kafejnīcā, jā. Viņš teica viņam ir mazs. Nē, redz, reku šīdā. Nu, piemēram, es esmu tavu veceni. Mīļumi. Klausies. Reku, flamasters, jā. Skaties. Redz, es izdaru šīdā. Kur pustu ņemt? Kas tas par stulbu jautājumu? Nu, skaties, ar šito tu var zīmēt, bet viņš kaut kad beigsies. Tu metīs ārā. Bet ar šo tu var uzlikt kaut kā virsū sasildīties. Nu, protams, ka es ņemšu to. Bet viņš beigsies kaut kā. Nekas, nopirkšu jaunu. Vecītiem Ko tas nozīmēs? Ka viņi nomainīs tevi. Viņi kaut kādā šādā, saprot, maniere ir jāuzzina, vai viņai patīk garš vai mazs. Jā. Vienkārši uzzināt, jā. Kaut te pasaka, ko tu labāk gribētu, lai es braucu ar tanku vai ar Bugatti Veyron? Labi, tas bija stulbi. Jā, tanku vai ar žiguli. Jā. Tieši tā. Tu var pārdot tanku un pārdot žiguli. Ko tu dabūs, papraziņā? Nu, tu saprati. Pirmais tev ir jānoskaidro. Tu nevar pateikt, ka tev ir īsts. Nevar neko. Bet tu jautāji. Kā steidzam pagarināt? Mēs tikai var palīdzēt. Mēs tikai palīdzam. Tātad kā var pagarināt? Nu, personīgi es to nekad neesmu darījis, es to neesmu pētījis, varbūt tu esi pētījis. Varbūt bija, es neatceros. Es daudz, kas darījis. Wow. Bez kompromizācijām, veči. Bez pretizācijām. Es gribu iedzert etilspirtu. Jā, skaties. Īsti, varētu teikt, ka jā, pie ginekologa to palīdzību prasījām. Es nezinu, saprotu, varbūt urologu viņš domāja. Man kāda starpība. Skaties, tu droši vien esi redzējis tajos pieaugušos saitos, tur increase your dick for 5 inches. Increase your dick size. Saprotu, ir lietas, jā, kas ir, un tas ir ģenētisks, un tev jāsadzīvo to, kas tev ir. Pagaidi, es man liekas kaut ko skatījos vai dzirdēju, tieši par šito bija jautājums arī, bet tur bija tā, ka tu nekādīgi nevar palielināt, teiksim, tur stiepjot vai kaut kāds, esot pat kāds smēres, jā, kas it kā palielinās, bet tas viss ir bullshit, ka tā īstenībā nenotiek, ka vienīgais variants, kā tu palielināt var, ir tikai ķirurģijas iejaukšanās palīdzība. Tāpēc, ja tev tas ir tik svarīgi, ka maksā tur 1000 eiro, lai tu pataisītu garāk par nedaudz centimetriem, vecīt, tā ir tava dzīve. Ja tu gribi ar to veceni būt kopā, bez kompromizācijām. Dar, ko tu gribi. Man nav nekāda pretenzācija. Es tavā vietā personiski uzzinātu, vai viņai patīk, vai ne. Skaties reāli. 50 uz 50, viņai var patīk, var nepatīk. Jā. Viņai patīk, varbūt, ka viņai urbjās kaut kāds šļūten, varbūt viņai patīk, ka viņai tur kaut kāds ķēburs tur lieniekš. Es gribu palīdzēt. Bet tā ir tikai palīdzība, mēs tikai palīdzam, mēs iesakām tev. Domā pats. Tā kā bez kompromizācijām.
Fanface TV!